Sveiciens! Sveiciens jums no Ventspils. Tiešām jau gribās teikt jau no pavasarīgās Ventspils, jo gaiss ir tik brīnišķīgi svaigs. Tā kā, lai Dievs tev bagātīgi svētī šodienā un arī katrā dzīves dienā, un mēs turpināsim iesākt to, ko Dievs man ir paskubinājis, runāt par to stratēģiju, kā atpazīt ienaidnieku pietuvošanos un kā pašiem nekrist tajā gūstā, valgu gūstā, kas pārņem mūsu iekšējo gara cilvēku un tās domas ienāk mūsu prātā. Un kā Dieva vārds arī saka, mums ir jāstāv pretī modri, un mums ir jāuzvar katri prātu un domu cietokšņi, lai mēs tiešām netiktu pievilti šajos pēdējos laikos, kad pirms Jēzus Kristus nākšanas pēc draudzes, cik mums ir jābūt modriem un uzmanīgiem, tā kā netikt tiešām viņa tīklos un viņa valgos. Tā kā prieks ikvienu redzēt, protams, redzu, kad kurzemnieki ir pieslēgušies, svētīt Kalniņu ģimeni, Solvita un Mārtiņš, un svētīgas jums šodien darba dienas, un ko nu jūs katrs šodien darat, un arī ikvienu, kas vēl pieslēgsies šodien, arī paldies tiem, kas padalīsies, ka jūs varat padalīties, un tad tas iekrīt vairāk, plašāk tajos sociālos tīklos, un gribu pateikt paldies ikvienam, kas pagājušajā nedēļā tik cītīgi ir skatījies tās tiešraides trešdien, ceturtdien, piekdien, un paldies par partneriem, jauniem, kas ir ikmēneša partneri, gan šai Ventspils kalpošanai, gan arī ir Dievu kalpam kā partneri kļuvuši, un kā Mūzes cēla Ārona rokas, un kā arī Dievs saka savā vārdā Galatiešu vēstulē, kad nepievilieties, neapsmējieties, nepievilieties, kā sacīt jāsaka, kad dalaties ar to, ko Dievs paskubina jums, jūsu sirdī ar to, kas jums māca Dievu vārdu, un tā kā paldies, lai jums bagātīgi svētīt, esat visi tālumā. Un šodien tā interesanti bija, ka es nezinu, kā būs uz priekšu, bet šodien varbūt iespējams arī to cilvēku dēļ, kas saņem no River Ventspils kalpošanas un ir citur Latvijā vai arī ārpus Latvijas robežām. Es šodien sapratu, ka jaunieki ir tā tiešraide vakarā par tēmu lūkšana, kas atnes rezultātus. Tas būs vakara dievkalpojums, tāpēc kaut kur bez 15:07, ja mēs sāksim 6:30, mums būs slavēšana, un tad mums būs tiešraide. Tā kā būs tālāk, es nezinu. Šai ceturtdienai man ir tā kā tēma, saprotu, un arī tā kā priekš nākošās par neatlaidīgu lūkšanu, karstu lūkšanu, bet vismaz šodien būs bez 15:07. Tā kā, lai Dievs tev bagātīgi svētī. Es lūkšu, lai nekavējās tik gari. Kungs, es tev pateicos, Tēvs, par ikvienu tieši tagad, kurš pieslēdzas. Tieši tagad, Kungs, es pateicos par tiem, kas padalīsies un skatīsies vēlāk. Tēvs, lai tavs vārds šodien iziet plašumā, lai tavs vārds ierakstās katrai ikvienas sirdī tik dziļi, ka tavs vārds ir tas, kas pāršķeļ un pārdala katras domas, katru kādu mazvērtību vai bailes vai savus motīvus, kādas sirdīs ir ieņemti. Kungs, un es tev pateicos, ka šodien tu sūti savu vārdu, un tavs vārds nāk šodien ar dziedināšanu, nāk ar atbrīvošanu. Paldies tev, Kungs, par ģimenēm, par bērniem, par ikvienu, kas skatās, domājums par viņu ģimenēm un bērniem un mīļajiem, un arī Tēvs par tiem, kas ir draudzē, Kungs, klātienēs un nodevušies, Tēvs, ka viņu dzīves var tikt radikāli svētītas, bagātīgi apsargātas, caur dzīvo Dievu vārdu un caur Jēzus asins spēku. Āmen. Un dod man, Tēvs, visu gudrību, visu saprast, sadzirdēt, kā tu gribi teikt šodien, lai Tēvs, lai tu vari pabarot savus bērnus, Jēzus vārdā. Āmen. Un saka kopā ar mani, es esmu vadāms, es esmu mācāms, es mācīšos, es paklausīšu. Āmen. Tāpēc, ka tā ir viena tāda no lielām problēmām, kas ir, kur mēs kādā reizē, kur ienaidnieka, kad kristietis var iekrist ienaidnieka rokās. Tu zini, ka mums dzīve ir, ka mēs esam kā piemērs. Mums bija Jēzus Kristus piemērs, kā modelis.
kā viņš gāja, viņš kalpoja, kā viņš sevi aizliedz, kā viņš sevi nodeva. Un tu esi kā viņa piemērs tajā vietā, kur tu dzīvo, kur tu strādā vai ne. Tu esi piemērs saviem bērniem. Kā arī Dievvārds saka Efeziešu vēstulē 5. nodaļā, sekojiet Dievam, sekojiet un atdariniet, ja? Ka varētu teikt, kopējiet, imitējiet, ja? Tādā labā nozīmē, kā viņa mīļotie, kā viņa labie bērni. Atdariniet, imitējiet Dievu, ja? Un, protams, ka mēs nevaram būt Dievu un nesam Dievu, bet mēs esam šie Kristus vēstnieki, šie Kristus nevis sūtnieki, bet sūtītie, jā. Tā kā Jāņa evaņģēlijā, kur Dievvārds saka 20. nodaļā 21, kur Jēzus saka, kā Tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu, jā. Es jūs esmu izredzējis, es jūs esmu aicinājis. Un man arī vakardien esot Liepājā, braucot mašīnā, es dalījos, kas man šajās dienās ļoti ir uzrunājis sirdi. Varētu teikt, ka man bija nakts lūkšanas, pirmdien nakti laikam tas bija, jā. Nu, ja kaut kur no 12 līdz 5 apmēram, bet es arī klausījos un konspektēju vienu brīnišķīgu materiālu, bet lūdzu par tevi, lūdzu par Kurzemi, lūdzu par atmodu, un tas man uzrunāja tik ļoti, ka no Jāņa evaņģēlija, es tūlīt tās paskatīšos, tas ir nāk tieši tā, nedomājot no Dieva gara, es ticu, tas ir priekš tevis Jāņa evaņģēlijas 20. nodaļa un 21. pāns, un to viņš sacīja. Un Jēzus vēlreiz viņiem saka, miers ar jums, kā Tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu. Tu esi viņa sūtītais, tu esi viņa izredzētais ar šo svēto aicinājumu. Un tad arī Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa, kur man sirdī arī tik ļoti tas salējās, kur Dievvārds saka, daudz viņš saka Jāņa evaņģēlijā 15. nodaļā, kad palieciet manī. Ja, es esmu vīnakoks, jūs tujieties zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļus, jo bez manis jūs nenieka nespējat. Un brīnišķīgi tālāk Dievvārds saka, ja kas nepaliek manī, tas ir kā zars izmetams un viņš sakalst. Bet sakalst, ja to savāc un iemet ugunī. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tad jums tas notiks, un ar to mans Tēvs tiks celts godā, ka jūs nesat daudz augļu, un topat par maniem mācekļiem. Redz, ka mēs nesam augļus un topam par viņa mācekļiem. Kā Tēvs man ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis, palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus vārdus, baušus, jūs paliksiet manā mīlestībā, itim kā es esmu turējis sava tēva baušus un palieku viņa mīlestībā. To es jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, ka jūs cits citu mīlat, kā es esmu jūsus mīlējis. Un tāpēc tas ir tik brīnišķīgi, ka mēs varam iet un nest augļus, jā, ka mēs esam izsūtīti, jā, mēs esam izsūtīti, lai mēs varētu nest šos augļus. Un mēs esam viņa draugi, ja mēs paliekam kā Dieva bērni un tiekam vadīti no svētā gara. Un 16. pāns bija tas, kas man ļoti uzrunāja pirmdienas vakarā 11. Tad Dieva gars izlējās, lūkšanas gars izlējās. Es lūdzu, es nevarēju istabā nodzīvot. Man vajadzēja pasludināt, un es gāju laukā, Ventspilī, jā, no pirms 1 naktī līdz 2, pat 2 apmēram iegāju. Varēju pasludināt Dievu vārdu un nostāties pret katru tumsas spēku, pret katru šķērsli, kurš grib manā dzīvē pietuvoties, vai manu bērnu dzīvē, un ticīgo dzīvēs. Un te tas 16. pāns, ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus. Redzat, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs tēvam lūgsiet manā vārdā, viņš jums dos, un tas iet kopā ar to Jāņa evaņģēliju 20. nodaļu, tik ļoti, tik brīnišķīgi, ka mums katram
ir šis uzdevums. Katram mums ir vēsts, katrs mēs esam svaidīts, katrs mēs esam ekipēts no Dieva svētā gara spēka, caur Dievu, caur svēto garu, un kā Jēzus teica, miers ar jums, kā Tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu, un tāpēc tik būtiski ir mums stāvēt šajā ticības cīņā, kur mums ir jācīna labā ticības cīņa, paklausot Dieva vārdam un stāvot pret miesas kārdinājumiem, atpazīstot ienaidnieku pietuvošanos. Un tāpēc, kā Dieva vārds saka, viens no lietām, kas ienāk mūsu sirdī, ir šīs bailes. Bailes. Kā būs? Kas notiks? Kā būs ar mani? Kā būs manā ģimenē? Kā būs ar maniem bērniem? Kā būs darbā? Kā būs ar biznesu? Kā būs? Katram ir savs viedoklis, katram ir savs secinājums, bet tu un es kopā ar mani, mēs neesam pakļauti šīs valsts principiem, šīs valsts noteikumiem, bet mēs esam pakļauti dievvalstības likumiem, dievvalstības principiem. Un, lai mēs paliktu Dieva mīlestībā, mums ir sevi jāizliedz. To rādīja kungs Jēzus. Mums ir sevi jāizliedz, un mums ir jāļauj būt vadāmiem, mācāmiem. Kungs svētī tieši tagad es redzu šo cilvēku, kurš skatās tieši tagad, uzliec savu roku uz sirds, un tu saņem dziedinājumu tieši tagad, fiziski uzliec savu roku uz sirds, uzliec savu roku uz sirds tieši tagad. Kungs Jēzus vārdā es pasludinu fizisko dziedinājumu. Jēzus vārdā es norāju katru slimību, katru postītāju kukaini. Tieši tagad atstāt šo ķermeni un atlaist sirdi, ka sirds var atjaunoties Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Es neesmu mediķis, bet man skan šī aritmija. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Esi dziedināts. Amen. Un saka kopā, es saņemu. Amen. Svētais gars ir tas, kas skubina. Svētais gars ir tas, kas lieto Dieva trauku, kā viņš grib. Un viņš zina, kas skatās, viņš zina, kas skatīsies vēlāk. Tāpēc prieks, ka tu padalies, lai tas var būt par svētību kādam citam. Un ja tas arī ir tev, ņem to. Ja tu vērtēsi svaidījumu, ja tu vērtēsi Dieva kalpu, kas ir iecelts, deliģēts, Tu saņemsi no tā, ka Dievs lieto un sūta savu vārdu. Amen. Tāpēc mums Dieva kalpi nevar būt draugi un draudzenes, bet mums ir jābūt draudzīgiem. Amen. Lai kā Kristus pasauli, Kristus miesa, negribu teikt Kristus pasauli, tad var padomāt par to otru draudzi. Nē. Kā Kristus miesā ir vajadzīga zināt šī brīnišķīgā Dieva vārda mācība, kur Jēzus ir kā piemērs, ka mēs varam saņemt vārdu, kas iet kā uguns tieši tagad. Un kā veselis, kas sašķeļ tieši tagad tavas domas sašķeļ, un viņas sabrūk Jēzus varenajā vārdā. Amen. Un ka mēs varam saņemt no dzīvā Dieva vārda, ne tikai gaidīt roku uzlikšanu, bet tā arī ir Dieva iestādīta tradīcija. Amen. Tā kā saka, es saņemu. Un tāpēc mums ir vajadzīga šī nevis gulēšanas stratēģija, bet uzbrukšanas stratēģija. Stāvēt pretī. Janvārī es jau runāju pagājušajā nedēļā par kādiem pamatpunktiem. Un šodien par bailēm. Vienīgās, kas mums ir šīs bailes, kas atnes būtībā nedrošību, tādu saviņošanos, bet viņas rodās pārsvarā no nepaklausības Dieva vārdam. Tas varbūt nenodiek vienā mirklī, vienā sekundē, ja vienā dienā, bet tas atnes tādu prāta sašūmēšanos, tādu prāta apjukumu, tādu, redz, kā tai māsai neiznāca, redz, kā tam brālim nesanāca, redz, kā tas mācītājs, redz, kā cits mācītājs, redz, kā tur ir, kā darbā, ģimenē, laulībā, redz, kā tai laulībā, tik labi, viss tā kā iet tā kā pa zelta ceļiem, ka nav ieleju vai ne.
Tā nav realitāte, dzīve ir dzīve, bet mēs ejam cauri ar paklausīgu un pazemību sirdi. Un paldies, kas man atrakstīja jau pagājušajā nedēļā tieši par to piekdienu arī, kas arī grib kļūt kā partneri. Paldies par ikvienu, es par jums specifiski lūdzu katru dienu, kļūdījos vienreiz nedēļā, veltu katram laiku, kas ir saslēdzies dvēseļu glābšanā, kā partneris un partneris, kas sēja ikmēneša mīlestības ziedojumu, glāzi ūdens par jums un par jūsu ģimeni atsevišķi. Aizlūdzu, tas ir tas ieguvums, ko jūs varat saņemt no Dieva kalpa, jo tā ir savstarpēja sadarbošanās, ja, došana un ņemšana. Un, protams, kad kāds dāvanīs vai kas, un arī, ka jūs varat man rakstīt un dalīties ar kādām vajadzībām, es aizlūkšu, bet ja tu esi savā vietējā draudzē, ja, tad tev ir jāiet pie mācītāja, ja, un jājautā kādas arī lietas, bet saslēgties un sēt, tu esi aicināts. Aleluja, virs 10. tiesas, un tāpēc tā ir Dieva vārda nepaklausība pamatā, ja? Un kā Dievs saka Jeremijas grāmatā 32 no 38:40, un tie būs mana tauta, un es būšu viņu Dievs, un es tiem piešķiršu vienādas sirds domas un vienādu dzīves ceļu, lai tie mani bīstas, varētu teikt, lai tie mani ciena visu savu mūžu, un visu savu mūžu sev un saviem bērniem par svētību. Redzi, tu esi sev par svētību, paklausot Dieva vārdam, savai ģimenei un saviem mīļajiem, saviem bērniem. Ja tev nav bērni, ja tas ir laiks, kad tu tici, Dievs var dot, tev ir jātic, tev ir jāsaslēdz ar Dieva vārdu, bet Dievs tev dos garīgos bērnus. Tā kā, lai tu neesi apdalīts. Un Dievs saka tālāk, un es slēgšu ar tiem mūžīgo derību, ka es nemitēšos tiem labu darīt, saki labu darīt, un šis būs tas pārdabiskā gads tavā dzīvē, tās izlaušanās gads labu darīt, un es likšu savu bijību tiem sirdīs, lai tie nekad neatkristu no manis un nepaliktu man atkal neusticīgi. Un Dievs liek savu garu, Dievs runā caur svēto garu mūsu sirdīs, bet reizēm Sātanam izdodas no mūsu sirdīm izņemt to cieņu, to dievbijību, ja? Un mēs tiekam pievilti ar meliem. Līdz ko ienaidnieks nāks tavā galvā ar kādiem meliem, tas nozīmē, ka viņš kaut ko vairāk grib ienest tavā dzīvē. Nu, piemēram, ja ienāk kāds lauku suns vai lauku krancis, nu vienalga, ja? Salīdzinoši, tas ir salīdzinājums, ja? Tu viņu ielaidi, ja? Un it kā papajā, un it kā viņš pat pasmaida, ja? Bet viņam ir savi motīvi, savi mērķi, un plus viņš vēl tev pienesīs pilnu māju ar blusām, vai ne? Ir tā saprotamāk, tas man nāk no svētā gara tāds piemērs. Halleluja, slava Dievam. Un tāpēc Sātanam ir tāda iespēja, ja, ka viņš grib mūs pievilkt, lai mēs savā sirdīs ielaistu šo rūgtumu, ielaistu šo salīdzināšanu, ielaistu to sacensības garu, ja, ka mēs, kā saka, būtu neapmierināti ar to, ko Dievs jau tev ir devis, ja, vai kā viņš tevi jau ir svētījis. Un tā ir ienaidnieka taktika. Aizvietot ar meliem. Tu nevarēsi, tu nespēsi, kas tad tu esi, paskaties, kur tu mācītāji, vai tur tie priekšnieki, vai tur lielie biznesmeņi. Nē, paklaus tam, ko Dievs saka tam vārdam, ko viņš tev saka, un ļauj sevi sagatavot arī kalpošanai. Ļauj sevi sagatavot tam, kas Dievam ir priekš tevis. Un tāpēc viņš grib izsaka to laukā. Un šodien mums ir tik svarīgi, kā es pagājušreiz teicu, piekdienā par šo pacietību. Ļoti svarīgi mums ir palikt pacietībā. Un tas ir tik brīnišķīgi, kad kungs ir pacietīgs. Un pacietībai ļoti liela nozīme, ja? Kur Dieva vārds arī saka, ko es vēl pagājušreiz teicu Lūkas evaņģēlijā 21. nodaļā, 19. pantā. Latviešu tulkojums saka, ar savu izturību, ja, jūs iemantosiet dzīvību, bet internacionālais tulkojums saka, stāvot stingri, jūs iegūsiet dzīvību. Jūs iegūsiet dzīvību, tā kā neļaut ienaidniekam nākt domās un nozagt to, ko viņš ir paredzējis tavai dzīvei. Neļaut.
Neļauj. Un tas ir tas kambaris. To pat tu nevarēsi vienā dievkalpojumā. Tas pats nav iespējams ar roku uzlikšanu, bet tas ir šie paklausības nodotie ceļi, jā, tam, ko tev saka svētais gars. Un iestāties lūkšanā, iestāties aizlūkšanā, jā. Iestāties, ka tu mājās lūdz svētajā garā, ka tu esi tūmā, tu nāc uz draudzi. Mums ir otrdienā 6:30 lūkšanas. Un šodien ceturtdien, jā. Kā pa brīnumu šodien tā būs tiešraide. Lūkšana, kas atnesīs rezultātus, jā. Un nākošajā ceturtdienā, ja kungs gribēs, lūkšana, kas dedzīga, kā palikt dedzīgā lūkšanā, jā, kā palikt dedzīgam, kā palikt karstam. Un pēc tam februārī, kurā tur 7. jau, jā, tad es dodos uz Somijas konferenci, un tad mums arī nebūs svētdien dievkalpojums 9. februārī, tā kā tur ar tu vari lūgt un saslēgties. Slava Dievam par to, un tā kā ienaidnieks vēlas apstādināt. Un tāpēc bieži ir, kad mēs kā mācītāji, mēs baidamies runāt par dusmām, kas nāks, par Dieva sodu, kas nāks pār zemi, un kā Jēzus teica, un man svētdien bija dievkalpojums, kā mēs iepļaukājam sātanu, ka sātanam ir sagribējies mūs sijāt kā kviešus, ja? Kā pelavas no kviešiem. Viņam ir sagribējies mūs sijāt un izsijāt no šīs dzīvās ticības, ka tikai šī paklausībā, tie paklausības solīši, ka tu ej šai ticībā, tam, ko svētais gars tev saka, tu iegūsti to dzīvību, tu iegūsti dzīvību, tu iegūsti brīvību no onkoloģijas, tu iegūsti brīvību no depresijas. Tu iegūsti brīvību, tu iegūsti auglību, ķermeņa auglību, ražīgumu, finanses, pavērtus ceļus, atvērtas durvis. To tu iegūsti, labvēlību, kontaktus. Tu iegūsti caur svētā gara vadību, kur tu paklausi. Un tāpēc mums to prātu nevajag turēt atvērtu, ja? Tā kā atvērtas durvis, nāc iekšā, nāc, visi, kas grib, lai nāk. Tu taču mājās neturi tā durvis vaļā, vai ne? Panākt, tu taču aizslēdz. Un tāpēc mums ir jāzina, kad ienaidnieks, viņš nevēlas dzirdēt neko no tā, kas Dievam ir priekš tavas dzīves. Un viņš grib aizliegt, viņš grib likt akmeņus tavā ticības ceļā, kā sprunguļus, kā piedaudzības akmeņus, lai tavs patiesais svētums tiktu atšķaidīts. Lai tavas patiesās slāpes tiktu atšķaidītas ar aizvietotājiem, ja? Ka tev vairs negribās, piemēram, tīru ūdeni dzert, ja? Bet tikai katru dienu Coca-Cola, ja? Tas ir tas, ka es gribu tev šodien izaicināt, norausim maskas. Norausim maskas ik viens, lai ļautu varam mēs svētajam garam ieskatīties mūsu sirdī, ja? Mūsu sirdīs. Un, protams, ka draudzē labāk gribās dzirdēt par labklājību, kā iegūt labklājību tikai, ja, kā baudīt Dieva svētības, kā tik mācītāji, kā tu lūdz par mani un tikai aizlūdz par mani un lūkšanu ķēdes. Un tas nav, ka ķēdes nav vajadzīgas, bet ir, ja tavas sirds motīvs būs nepareizs, neviena ķēde nevarēs palīdzēt. Ja tu to sirdi kā cilvēks nenes pats Dievu priekšā, un tur ir tā ienaidnieka taktika, un tāpēc es šodien tev saku Dievu garā, ka šodien Dievs pieceļ jaunus ticīgus, viņš ceļ jaunu paudzi, viņš ceļ jaunu audzi, kas stāvēs, kas neļodzīsies, tie, kas būs veltījušies, tie, kas būs sevi aizlieguši, tie, kas būs kāpuši laukā no laivas un kas pieņems to lēmumu, lai Dieva vārds, lai viņa vārds varētu nostrādāt tavā dzīvē, personīgajā dzīvē. Un tas mēs ieņemam Dievu vārdus ar apsolījumus, ar pacietību, ja? Ar izturību un ar pacietību. Un neļaujam mūsu sirdī, kas nāk no mūsu domām, ja? Sākt valdīt un pārņemt, ja? To, ko Dievs ir paredzējis. Tā kā mēs varam būt veltījušies svētie, ja? Un tad, kad mēs esam pilnībā nodrošināti un sagatavoti, lai mēs varētu iet šajā garīgajā cīņā, tad, kad mūsu sirds ir tīras, ka mūs nevalda savstarpējie pašu, varētu teikt, motīvi, iekāris, paaugstināšanās, posteņi vai amati, kas ir pasaulē, kā notiek, ja? Tad tava dzīve var tikt vadīta
šajā ticības cīņā, kad tu apliecini Dieva vārdu un tu izej cauri. Un saka kopā ar mani, es izeju cauri šodien. Es izeju cauri šai gadā. Es izeju cauri un paņem šos 3 mēnešus, vismaz no šī gada. Paņem. Man ir brīnišķīgi sagatavots šīs lapas, ko es devu draudzes cilvēkiem. Arī tādas kabatiņas ir, jā, ar caurdurīti, kur ir 2 A4 lapas. Kā šogad stāvēt uz Dieva vārda ar pateicību, ja? ar apliecināšanu un ar pasludināšanu. Ja? Tā kā slava Dievam par to, kur ir daudz rakstu vietas, un ja tu tādu vēlies, tad tu man uzraksti, es tev varu nosūtīt uz e-pastu vai kādā veidā. Ja? Tā kā tas tev arī var būt pa svētību. Un tāpēc mums ir jānoskaņo šajā gadā dzīvei uzvarā. Dzīvē ieņemt apsolījumus, dzīvē, ka tavas lūkšanas tiks atbildētas. Amen! Dzīvē, ja? Un tāpēc slava Dievam par to, kad viņš mūsu sirdīs ir ielicis šo dievbijību, mūsu sirdīs, un Dievs mums dod atklāsmi par viņa svētumu. Tas nozīmē atklāsmi par viņa vārda patiesību. Atklāsmi par to, ka viņa vārds ir svēts, ka viņa vārds ir absolūtā patiesība, ka viņš nav sagrozams, viņš nav izmaināms, ja? Vārds, kurš ir nemainīgs. Visi vārdi zudīs, bet Dieva vārds nezudīs. Debes zudīs, zeme zudīs, bet viņa vārds būs mūžīgs. Un tāpēc nākošā lieta, kur svētā gara kustība mūsu sirds var pārņemt, kā saka, var mainīt, ir tas, kad sākās mūsos šī svētuma, šis svētapšanas process, ja? Un tas arī būs pirms Jēzus Kristus kungs nāks, un viņš paņems sev draudzi un paraus svētu šķīstu, kas būs bez straipa. Un pie tā mums ir jāpiestrādā. Tā kā prieks vēlreiz ikvienu, kurš skatās, un tu vari uzrakstīt, skatos, Ilmārs ir uzrakstījis sveicienu tev un tavai sieviņai, un kuri vēl tur skatās, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Tā kā, un šis ir tas laiks, kad Dievs tev grib virzīt priekšgalā, lai tu būtu tas Kristus piemērs, šis sūtītais, šis vēstnieks, šis debesu valstības diplomāts, jā, kā mācītais Kaspars teica vienā dievkalpojumā. Un tāpēc būs, ka tu varēsi tikt svētā gara vadīts, jo tu paklausīsi svētajam garam, kā šim komandierim, kā šim diriģentam, jā, un tu kopā varēsi iet šajā gadā un nostāties pret Dieva vārda, par Dieva vārda patiesību un nebūt uzpērkams, nebūt lokams, nepārdotu. Tā kā es vienā dienā pārdomāju, kā Ezavs pārdeva savu aicinājumu, un viņš pēc tam gauži raudāja, un tas bija pa vēlu. Dēļ viena zupas viruma, dēļ vienas bļodas, dēļ ēdiena. Viņš pārdeva savu pirmdzimtību, viņš pārdeva apsolījumus, viņš pārdeva. Šodien tik daudz ticīgie ir, kur darbos cilvēks saka, mums draudzē locekļi saka, draudzes locekļi saka, kad mēs ejam ielās, kad kādi saka, un tā arī ir, kad kristieši vairs neatšķirās no pasaules, dzīvo kā pasaule, uzvedās kā pasaule, bāros, azartspēļu namos, aprunāšanās, ārlaulības grēks, smēķēšana, daudz lietas, un, protams, sirdsgrēki ir jau ārējie grēki, bet tāpēc, ka ienaidniekam ir ienācis kaut kur izdevies ienākt tajā sirdī, ja, un tā sirds ir pārņēmusi to kāri, ja, kad tad man būs, ja, kad tad es varēšu, ja. Nu, esi pacietīgs, ieņem Dieva vārda apsolījumus ar pacietību un stāvi stingri un paklausi tam, ko svētais gars tev saka. Un viens no tādiem iemesliem, kur es šodien iespējams arī apstāšos, es tā ilgi negribu tev šodien kavēt, ne pusotru stundu vairāk, tad mēs rītdien 12. varam tikties. Kurš gribētu rītdien, kad lai vēl būtu tiešraidi 12. Lai Dievs jūs svētī. Un apcietināt, kur sātanam ienāk viens no tiem punktiem, apcietināt mūsu sirdis pret Dievu, ja, un ievest mūs tādā garīgā aizmigšanas miegā, tādā garīgā liturģijā, ja,
Un tas nozīmē, ka tava sirds un tava pirmā mīlestība atdzisīs uz Dievu. Tu paliksi vēsts, tu paliksi redens, ja? Un viens no veidiem, kā ienaidnieks māk to panākt, ja? Ka viņš caur saviem rīkojumiem mūs tā kā iespaido, lai mūsu acis, ja? Un lai mūsu sirds vairs netiektos pēc Dieva vairāk, ka mēs vairāk neslāptu pēc viņa spēka, ka mēs vairāk nebūtu viņa tuvumā personīgi, ja? Ka mēs vairāk un vairāk tiktu aizņemti ar darbiem, ar dažādām situācijām, ka nepaliek laika pat ģimenei savā starpā, ja? Kur ir bērni vai arī kā mūsu draudzē, lai ģimenei būtu savs, kā saka, randiņš, ja? Un ienaidniekam, ja viņš kā sacīt, jāsaka, aiztaisa tās mūsu acis, un kas attiecas pret Dievu, ja? Tad mēs paliekam tādi kūtri, un tad mēs pievēršam vairāk un vairāk un atveram savu prātu plašāk un plašāk gan ienaidniekam, gan sev. Es nabadzīgs, es cietējis, man tik grūti, ja? man tik smagi, kā man neviens neievēro, kā mācītājs man neievēro, kā priekšnieks mani neievēro, ja? Nu, kad tam mans būs paaugstinājums, nu, kad tam man kāds zvaigzne nonesīs no debesīm, nu, tas ir tas kungs, ka tu ej cauri paklausībai, un tāpēc ienaidnieka stratēģija ir viens, lai tava sirds tiktu apcietināta, ir tevi darīt ļoti, ļoti aizņemti, kur es jau pirmīt teicu, darīt tevi aizņemtu, lai tu visu noliktu pirmajā vietā, tikai ne Dievu, un tāpēc, un kādā veidā tas notiek? Tad, kad tu dari sevi tik aizņemtu, ja? Vai ar savas ģimenes vajadzībām, vai ar savas ģimenes finansiālajām, no finansu aprūpēšanu, ir jāstrādā ikvienam, bet mēs nevaram nolikt par visu svarīgāko pasaules materiālās lietas, mums ir jānoliek Dievs svarīgākais, un katram ir jāstrādā, ja? Un tāpēc arvien mazāk un mazāk un mazāk mums paliks laika Dievam, ja? Un savas ticības stiprināšanai. Un vienīgais patiesais tava nama, tavas dzīves pastāvēšanas pamats ir tikai tas, ka tu celsi savu dzīvi uz Dieva vārda pamata. Saka kopā ar mani, uz Dieva vārda pamata es celšu savu dzīvi. Tas būs vienīgais, kas tevi nesatricinās un mani. Satricinājumi nāks, vētras nāks, krīzes nāks, to saka Dieva vārds, bet tu un tavs nams paliks nesatricināts, ja tu būsi cēlis savu namu, varētu teikt, savu sirdi, ļāvis Dievam tīrīt, mīcīt, runāt, un pamatā tas ir katras dienas darbs, ka mums ir jāpārbauda sava sirds, kādas ir mūsu motīvi, kādi ir mūsu kontakti, kāpēc mums ir kādas sadraudzības ar kādiem citiem, kāpēc mēs gribam tās sadraudzības, vai viņiem ir vairāk naudas, vai viņiem ir lielāka ietekme kādos darbos, kur viņi var aizrunāt par tevi kādu labu vārdu. Tās lietas ir labas, tādas lietas notiek. Un tā ir par svētību, tās ir atvērtās durvis. Bet tev ir jāpaklausa tam, ko Dievs tev ir devis, kā viņš tev ir iecēlis, kā viņš tev ir svētījis, kā viņš tev ir devis garīgus skolotājus, trenerus, mācītājus, kas tevi gadiem ir mācījuši. Un to es runāju pagājušā sestdien, ka mums bija tēma par partnerību, kad mēs vērtējam, un es tos materiālus paņēmu, un es tajos dzīvoju jau pati 26 gadus, varētu teikt, no Orela Robertsa, no Keneta Koplenda un no doktora, visiem viņiem doktori, Džerija Vellis, kur viņš runā par šo partnerību, ka tie ir tie cilvēki, kas tavā dzīvē ir ieguvuši, ja, un ieguldījuši, un nodevušies, un tevi mācījuši, un tie ir tie pirmākie, tie, kuri ir tie garīgie tēvi, kā Pāvils, es tagad novirzījos no cita tēmas, bet
priekš kādu tas ir noteikti vajadzīgs, kur Pāvils saka, jums var būt daudz tūkstoši sludinātāju vai mācītāju, bet jums nav daudz garīgo tēvu. Un šodien tā ir vēl viena kristiešiem problēma Kristus miesā, kad kā mēs tiekam mācīti. Kurš tad ir tavs mācītājs? Kurš tad ir? Bet, lai mēs savu sirdi turam šķīstu, lai mūs neaizvilina šī vilkme, šī patiesa, šī pasaule, kas ir tik spēcīgi ienākusi jau draudzē, vai tu vari teikt amen? Amen! Un es bieži runāju, man ir tā bilde Facebookā jau pusgadu atpakaļ, ka tas sportists, kurš ir liels un izgājis jau zelta medaļās stāv, ka viņš ved par stadionu šo večaku, šo savu pirmo treneri, kas viņā ir ieguldījis, kas mācīs pamatus, piecelties, piepumpēties, nogulties, ja, pastiepties, piestaipīties, tos visas, ja, un viņš ved viņu cauri stadionam, kurš jau ir pasaules mēroga sportists, ja, vai futbolists, vai skrējējs. Bija Facebookā tāda bilde pusgadu atpakaļ, man pilnīgi sirdi tas rāva laukā, kas tā ir par patiesību, ko pasauli var atpazīst, bet kristiešiem reizēm, cik tad jau mani mācīs, cik tad jau, kad man iedos aicinājumu, kad man iedos jau kanceli. Un es arī svētdien runāju, svētdien 4 dievkalpojumu, ko Pāvils runāja Filipiešu vēstulē, ka viņš rakstīja vēstuli no cietuma, ka viņš katru reizi sludināja evaņģēliju, kad kāds no cietuma, no darbiniekiem varētu teikt, atvēra muti, un viņš pateicās Dievam, ka Dievs viņam ir sagatavojis kanceli. Aleluja! Mums ir jābūt šogad nomodā par Dieva vārdu, tāpēc, ka ienaidnieks nāk un grib mūs pievilt un grib dabūt laukā no tās vietas, kur tu jau esi sagatavots, kur tu jau esi iestādījies un grib izraut laukā tā kā šo pusauga bērziņu vai krūmu, ja? Tās lietas notiek, un es biju Somijā janvārī. Ar mani runāja vairāki mācītāji, un es runāju no vairākām valstīm. Ar to es dalījos studentiem un draudzes locekļiem. Kā notiek šīs situācijas, ja? Kā kristiešu sirds tiek pieviltas, un tā ir ienaidnieka taktika. Un tāpēc, vai kāds šeit var teikt amen, kad tā ir patiesība, Dieva vārda patiesība. Un tā kā tas Dieva vārda pamats būs tas, kas izvedīs cauri, un kā arī Pāvils šeit saka un brīdina draudzi Ebreju vēstulē 3. nodaļā no 7 līdz 8. Tāpēc, ka svētais gars saka, šodien, ja dzirdēsiet viņa balsi, neapcietinat savu sirdi, kā sarūktinājumā, kārdināšanas dienā tuksnesī, tā kā šī apcietinātā sirds būs tas, kas nobleķēs Dieva plānu, Dieva aicinājumu, lai tu patiesi ieietu tajā, kas Dievam ir priekš tevis. Es bieži esmu runājis, ka 14. gadā es kļūdījos, es arī tiku ar savu sirdi ieviltas lazdos, un man svētais gars ļoti skaidri runāja, un man nebija attaisnojuma Dievam. Tā bija mana motivācija, ka es pirmīt teicu, ko tu vēlēsies, ja? Kurš būs tavs laimes devējs, zvaigznes devējs, un tāpēc apcietināta sirds nespējas nekad izlausties cauri patiesā Dieva mīlestībā, un Dieva žēlastība tiks apstādināta. Varbūt mēs varam augsti lekt, augsti krist, vai skaļi dziedāt, vai runāt mēlēs, bet Dievs zina mūsu sirdi. Un tāpēc mūsu sirdī ir jābūt pacietīgai. Un pirmais ir tāds, kā tu nostājies pretī, tu meklē Dievu un bīsties grēka. Bīsties šī ļaunuma, bīsties to, ko pasaule piedāvā, bīsties dzīvot pēc pasaules standartiem, ko es pirmīt teicu, ja? Kā ielapirēties, kā iemanīties, ja, tajā straumē, tajā plūsmā, ja. Dievs atvērs durvis īstajā laikā. Dieva paaugstinājums nāks tavā dzīvē īstajā laikā, bet paaugstinājums nāks caur pazemību. Aleluja, aleluja, caur pazemību, un tā ir savas sirds aizliekšana. Un tajā mirklī es tev vēl gribu tādu svarīgu vēl punktu, tādu pieskārienu, tādu punktu arī pateikt, kā tas izpaužas vēl dabiski, ja? Kā mēs varam novērst to mūsu sirdi, ja? No šī te apstākļa. Un Ebreju vēstulē turpat 3.13 ir teikts, ja? Tā kā šodien, ja kādam no jums ir
ja jums sirds netiek apcietināta ar grēka viltību, lai šodien jums kādam netiek apcietināta jūsu sirds ar grēku viltību. Un kā tas notiek? Daudzu kristiešu šodienas dzīvē tas ir tā kā sācies, šis apcietināšanas process. Ja viņš ir sācies, manā dzīvē 14. gadā viņš iesākās, ja? Tas neiesākās vienā dienā, bet es savā sirdī zināju, kuras lietas ir nepareizas, ja? Un tāpēc sirds tiek apcietināta caur grēku, un tālāk atraisās tāda kā neticība. Un šo neticību varētu teikt tā kā pacietības zaudēšanu. Tavā garā ir visi šie augļi, kas ir Galatiešu vēstulē 5. nodaļā. Miers, prieks, pacietība, lēnprātība, atturība, ja? Tevi ir ieliktas, bet viņi ir jāatraisa, viņi ir jākultivē, un pie viņiem ir jāpiestrādā. Bet viena no tām, tā kā būs šis pacietības zudums, būs tāds nemierīgums, tāda pašiekārtošanās, tāda pašdarbošanās, tā kā savā spēkā gribēsies, vai ne? Un tas nozīmē, ka tu vairāk nespēsi pat saskatīt šos Dieva derības apsolījumus īstenošanos savā dzīvē. Tu nespēsi vairs pat saskatīt, ka tev ir, es teikšu arī savu piemēru, ka tev ir kaut kas tik īpašs no Dieva, ka tu esi tāds unique, tāds īpašs. Mēs visi esam Kristū brāļi un māsas, mēs visi esam svaidīti, bet katram ir tas svaidījuma, tas ranga līmenis, ja, kur Dievs ieceļ, kas ir mācītāji, ja, ar citu deliģētu autoritāti, bet mēs visi esam svaidīti, mēs visi esam brāļi un māsas, un mums katram ir jāiet tālāk un jāpieaug Dievā. Un tad, kad tu būsi uzticams mazās lietās, būsi uzticams cita kalpošanā, palīdzēsi Dievam piepildīt tavu mācītāju draudzes vīziju, Dievs uzticēsīs tajā laikā tev pašam savas lietas, ja? Bet redzi, tā, ka ienāks šī nepacietība, tā, ka ienāks tāda salīdzināšana, ko citas māsas teiks, vai ko citi brāļi, vai ko mācītājs saka, vai ko priekšnieki saka, vai ko radinieki saka. Tu vairs nespēsi, tev būs acis aiztaisītas garīgi ciet, ka tu vairs nespēsi sagaidīt to, kas tev ir sagatavots. Saki, kas man ir sagatavots, kam es tieku gatavots, jā. Tev nebūs vairs spēka sagaidīt tādā veidā. Un tas ir nozīmē, ja, tā kā, teiksim, kā mediķi saka, ja, kā tas ir, ka tās artērijas tiek aizbloķētas, ja, ka mēs ēdam, teiksim, nepareizu ēdienu vai kādas lietas, ja, tās artērijas aizbloķējās, apaug tās siediņas, un ka tā dzīvība, tās asins nevar plūst cauri. Un tieši līdzīgi ir, tieši tāpat var teikt, nevis līdzīgi ir garīgi, kad aizvarās tās sieniņas, un ka tā garīgā redze paliek akla. Ja man jau nebūs, kas tad es? Tad kā saka, pasaulē rāda filmās, tad tu ar saviem spēkiem, ar saviem kulakiem, vai ne, ar saviem pleciem bīdi to ceļu, radi to ceļu. Bet tas kungs atver tev ceļu. Sek kopā ar mani, viņš atver tev ceļu. Tāpēc, ka tu esi īpaši aicināts, ar īpašu uzdevumu, ar īpašu talantu dotu no Dieva, un ar to tu atšķirsies. Tāpēc jau visi kalpotāji nav visi dziedināšanas kalpotāji, vai tur katrai konkrētai slimībai bieži Dievs lieto citus kalpotājus, un mēs neesam visi tajās 9 gara dāvanās, Jēzus kalpoja 9 gara dāvanās, bet Dievs grib mūs tajās lietot, bet tā kā svētais gars grib, ja? Un tas nozīmē, ka tā sirds būs apcietināta, un tas ienāks pakāpeniski, ja? Un kas tev ir svarīgi zināt, lai tu pasargātu savu sirdi no šī apcietināšanas procesa, mums katru dienu ir sava sirds jāpārbauda, un jāsaka, kungs, palīdzi man, parādi man lietas, ja? Jo tad arī, kā es pirmī teicu to piemēru, ja? Kā es, ja? Kad es tajā 14. gadā, vairāku mēnešu laikā, kam es klausījos kādas dziesmiņas, ko man dziedāja un teica, ja? Un es nevienu nevainoju, nevienu. Daudz reizes ļoti varēju nostāvēt un izstāvēt, bet bija kaut kas manā sirdī ienācis, ka laikam man likās, ka tiešām es nevarēšu ieiet tālāk tajā aicinājumā, ja? Ka man vajag kaut kādu cilvēku padomu, ja? Ka man vajag kaut kādus cilvēku slēdzienus, ja?
vai kaut kādus piedāvājumus. Man nepiedāvāja tajā laikā vēl nekādus postiņus. Pēc tam man piedāvāja citās draudzēs. Jā, tā arī bija postiņus, jā. Bet es jūtu, ka es esmu izdarījis lietas nepareizi, un man vajadzēja iziet cauri tuksnesim. Un es par to Dievam pateicos. Bet kāpēc tas iesākās? Tas iesākās tāpēc, kad es, kā saka, manas garīgās acis jau bija aizvērtas, un man likās, ka viss Dievam es neesmu vairs vajadzīga, jā. Viss, kad kaut kas apstāsies manā dzīvē, un tas ir muļķības. Un tāpēc ļausim katru dienu šajā gadā, ļausim Svētajam garam ieskatīties mūsu sirdīs, lai mēs varētu iziet cauri kādiem kārdinājumiem, ja kādiem meliem, un lai mēs netiktu apstādināti caur ļaunumu, caur grēka viltību, lai mūsu ticība netiktu apzakta. Vai tu vari teikt amen? Un lai mūsu šīs ticības acis netiktu aizvērtas. Un piemērs tas bija Jēzum, kad viņa bija mācekļi, kad viņš redzēja zīmes, kad viņš redzēja brīnumus, visi mācekļi kļūdījos, redzēja zīmes un brīnumus. Viņi bija kopā ar Jēzu, bet kaut kādā veidā vairākiem no viņiem ienāca masticība. Pēteris noliedza Jēzu 3 reizes, nemaz nerunāsim par Jūdu. Kas notika? Tāpēc, ka tā bija tā ienaidnieka stratēģija. Un tev šodien ir jābūt uzmanīgam, lai mēs pazaudētu, lai mēs nepazaudētu to saķeri ar Dievu. Un mums ir jāizšķir un jāpazīst Svētā gara balss, kas ir labā gana balss. Vai tu vari teikt amen? Amen. Un tas ir tas, ka mēs pakāpeniski katru dienu mirstam sev, mirstam uzskatiem, mirstam, ko saka tuvinieki, mirstam, ko saka ģimenes laulātais, vai sieva, vai vīrs, vai bērni, vai radinieki. Mēs mirstam, un tas ir tas pakāpeniskā garīgās nomiršanas procesā, tajā rezultātā. Tu varēsi iet tālāk, tu varēsi iet augstāk, un Dievs varēs nodrošināt, klausies uzmanīgi, Dievs varēs nodrošināt visu, kas tev ir vajadzīgs, dievbijīgai un svētai dzīvei. Gan izlaušanos, gan atvērtās durvis, gan paaugstinājumu, gan dziedināšanu, fiziski, garīgi, mentāli. Dievs varēs to sākt tev nodrošināt un apmierināt tavas vajadzības. Kā Mateja evaņģēlijā teikts 6:33, bet cenieties pa priekš vispirms pēc Dieva valstības, un visas pārējās lietas jums tiks piemestas. Un tāpēc mums ir tik ļoti jāļaujās un jāplūstai Dieva mīlestībai caur uz mūsu dzīvi un jāizvērtē Dieva vārds. Un Jēzus pats teica Mateja evaņģēlijā 10. nodaļā, no 37 līdz 38, Mateja 10, 37, 38, kas tēvu un māti vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts, un kas dēlu un meitu vairāk mīl nekā mani, tas nav manis vērts, un kas savu krustu neuzņemas un man neseko, tas nav manis vērts, un kas notiksies šajos pēdējos laikos, visvairāk, kur ienaidnieks mēģinās mums pietuvoties, lai mūsu sirds tiktu nocietināts ar grēka viltību, ja, ka mēs sāksim uzlikt savu paļaušanos, savu tieksmi pēc mantas, pēc naudas, pēc materiālajām lietām, pēc iekārtošanām, ja. Un tā nav lieta, ko Dievs negrib, bet ir šie pamatpunkti, šie garīgie likumi, ka tu atpazīsti to ienaidnieka stratēģiju, ka tavas pašas garīgās acis tiks aizvērts, tava paša cilvēka garīgās acis tiks aizvērts, un tās ir durvis uz laulības izjukšanu, tās ir durvis uz laulības pārkāpšanu, tās ir durvis uz finanšu nogriešanas, kas grib nākt no Dieva veida, no Dieva ceļiem. Tās ir, kad tās ir atvērtās durvis uz slimībām, atvērtās durvis uz audzējiem, tās ir atvērtās durvis uz depresiju. Tad, kad mēs esam izvēlējušies vairāk sekot sev, savai miesai, saviem impulsiem, caur ienaidnieka meliem, caur sātana stratēģiju, vai caur darba biedriem, vai caur kaimiņiem, vai caur radiniekiem, ka mēs esam izvēlējušies paši ātrāk
ieiet pirms laika tajā, ko Dievs ir sagatavojis. Āmen, jā. Un tāpēc mums tik svarīgi ir savu sirdi pārbaudīt šajos pēdējās dienās, jo Jēzus Kristus nāk tik drīz, un tāpēc Dievvārds arī saka daudz, kur es nolasīšu no Mateja evaņģēlija 24. nodaļas 12. Es nolasīšu no 2. Timoteja vēstules 3:2 un nolasīšu, no 2. Timoteja vēstules arī 3:4, tā kā Mateja 24:12. Tāpēc Dievvārds saka, un tāpēc, ka netaisnības vairumā mīlestība daudzos izdzisīs. Un 2. Timoteja 3:2 un 4 saka, cilvēki būs patmīlīgi, tas ir kristieši, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem un nepateicīgi un neganti. Un arī ir posms, ir tās mācības, ko Dieva vīri māca. Ir vecāki, kas tevi ir atstājuši un laiduši tev pasaulē garīgi, vecāki. Vai viņi ir bijuši ticīgi vai ne? Tikai tu to zini. Un lielākoties mums nav bijuši tādi dzīvi ticīgi vecāki kā evaņģēlistiskie radikālie kristieši. Nav, Un ir tas posms, kad mēs viņus vērtējam visu savu dzīvi, bet ir posms tad, kad tu iet draudzē, tad, kad tu atgriezies no augšienes, Dievs tev dod draudzi kā ģimeni, kas ir tava ģimene, un tev ir šie autoritāti, tev ir šie garīgie vecāki. Un te tas arī skan kopā nepaklausīgi vecākiem, nepaklausīgi garīgiem vecākiem, kas par tevi gadiem lūdz, kas par teviem gadiem iestājas. Un daudzu ticīgo dzīves vairs nebūtu dzīves, ieskaitot mani pašu, es būtu ellē iespējams. Ja mani mācītāji, garīgie vecāki, nebūtu par mani turpinājuši lūgt. Un ka man Dievs palīdzēja saliekt manus ceļus, un Dievs deva žēlastību. Caur svēto garu un caur mācītājiem gulbiem atgriezties dzīvībā. Tās lietas ir nopietni, tās lietas ir par dzīvību un nāvi. Tas nav par posteni, tas nav kurš augstāks, kurš gudrāks, kurš runā labāk, kura dāvana ir lielāka, kura dāvana ir gudrāka. Dievs lieto katru trauku tā, kā viņš grib, un mums katram ir atsevišķas dāvanas, atsevišķs stils, maniera, veids, un mēs esam viens otram par svētību. Bet Dievs ieliek garīgos vecākus, garīgu autoritāti tavā dzīvē, lai tevi mācītu. Un tas ir tas treneris, tas ir tas, kas visu dzīvi nomodā par tevi. Un tad, kad tu vai es esmu teikusi, un es saku publiski, un daudz gadiem, tad, kad es būšu tur, kur Dievs man ir paredzējis, ja man spēka pietiks nodoties un sevi disciplinēt, es nekad neaizmirsīšu tos vecākus garīgos, kas man ir iemācījuši staigāt, kas man ir iemācījuši ēst, kas man ir iemācījuši un devuši padomus, lai mana dzīve par šiem 10 gadiem, no 15. līdz 25. nebūtu sātana savainota. Ne ar onkoloģijām uzbrukumiem, ne ar bailēm, ne ar atkarībām, kad man ir šie garīgie vecāki, kas var aizlūgt jebkurā nakts stundā. Vai neienāk kāda doma? Neienāk vairāk. Pietiek, man kādreiz ienāca domas, kas man palīdzēja, bet es tev dalos no sirds dziļumiem, es tev runāju no ticības uz ticību, no sirds uz sirdi. Un sātanam ir vienalga, cik tev ir diploma, cik tev ir augstskolas beigts, viņam ir sirds vajadzīga tava, un tavu sirdi viņš var paņemt caur tavu nepaklausīgo prātu. Amen. Un tāpēc nepacietīgi neganti, un 2. Timotejam 3:4, kur Dievvārds saka, viņi būs nodevēji, kristieši nodevēji, laimes meklētāji, sprīdīši, kas staigā pa pasauli un laimi meklē, un pēc tam atgriež ar tukšu kulīti uz pleca. Aleluja! Esi gudrs! Tā dāvana, kas tev, tā ir tik īpaša, aleluja! Un viņi tev vajag atraisīt, bet Dievs tev atraisa cauri ieceltiem Dieva kalpiem, un tāpēc nodevēji pārsteidzīgi, uzpūtīgi. Man jau neviens nemācīs, es visu zinu, tad parādi savus augļus, parādi, cik tu esi piecēlis, cik tu esi ievedis draudzē kādu mācāmo. Katram ikvienam ir vajadzīgs mācāmais, lai viņš var ieguldīt to aicinājumu, kas viņā ir iekšā, un piecelt kādu un ievest draudzē, katram ticīgajam. Tāpēc uzpūtīgi mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu.
kad man ievēros, kad es būšu, kad es, un Sātans tikai, tas ir manējais, tā kā viņš man teica, bija, tu vairāk nekad neizies cauri, bija, tu esi apstādināta, bija, viss. Pazemīgu sirdi un ielūzušu, kā Dievvārds saka, Iesajas grāmatā, ielūzušu niedri, viņš nenolauzīs. Amen, tā bija mana lūkšana. Un tāpēc nevaram mēs ļauties šiem ienaidnieka viltojumiem, jo tu zaudēsi visu ticības pamatu, bet tu nebūsi tas, kas zaudē ticības pamatu. Ja tava ticība būs iesakņota Dieva vārdā, neatlaidībā, man vienalga, man nevajag posteni, man nevajag amatu. Es teicu, kungs, es būšu uzticama, es strādāšu, es palīdzēšu, celšu rokas draudzēm, mācītājiem. Man vienalga. Kad mēs braucām uz Reizekni, kādi brauca, es domāju, un Sātans saka, un citas mutes runāja, Vija, un kad tad tev būs aicinājums? Kad tad tu ieies aicinājumā? Tie bija tie paši vārdi 14. gadā, kurus es 18. gadā atkal Rīgā dzirdēju. Man nevajag. Dievs izvedīs un Dievs ievedīs īstajā laikā. Amen. Un tāpēc netiecies pēc tā, kas tu būsi, bet tiecies, lai tā sirds ir tīra, vai tu vari teikt amen. Un lai ienaidnieks nevar pietuvoties ne ar atkarībām, ne ar slimībām, ne ar bailēm, ne ar ko, ka tu esi neuzvarams. Amen. Būtībā tavas durvis ir ciet. Un tāpēc tu stāvēsi šajā nesatricinājumā, tu stāvēsi Dievu vārdā, un tava dzīve būs celta uz Dievu vārdu pamata. Un tāpēc daudzi šodien, grib iet tādējos kompromisos, tā mazi meliņi, pamazām pamelosim, tāda neliela grēka viltība, bet tu tajā, kā ticīgais, var tā tikt ievīstīts, tā kā karbonādi, kad apviļā miltos, apviļā olā un atkal miltos un apviļā, un tā mēs tiekam apviļāti reizēm, ienaidnieka, vai ne? Bet tad, kad mēs sadzirdam svētā gara balsi, kā Dievvārds saka, tad mēs esam uzvarētāji, ka mēs neapcietinam savu sirdi, ka mēs ļaujam Dieva vārda gaismai izgaismot mūsu sirdi, un svētais gars saka, Vija, piestrādā pie tā, lūdz par to, mācies to vai meklē kādu tādu sprediķi, kādu YouTube'ā, kur ir tā problēma un kur ir tā sakne. Mums nav visiem ticīgiem viss pēc kārtas jāskatās YouTube'ā, kas ir viss labs, un tev ir jāzina, kas ir tas, kas tavā sirdī, kas tev ir vajadzīgs, dvēsele, dziedinājums, apmierinājums, lai tu var saņemt pilnīgi to dziedināšanu un tik tā iet tālāk un nedzīvot visu laiku, ka mācītājs stāv no priekšu un redz atkal dvēselē, atkal dvēselē, atkal dvēselē, bet ka tu ej tajā uzvarā, jo Dievvārds arī saka Ebreju vēstulē 3, 14, 15, jo mēs visi esam tapuši Kristus līdzdalībnieki, jo tikai pakļaušanos paturēsim no sākuma līdz galam stipru. Ja tikai paļaušanos, es kļūdījos, paturēsim no sākuma līdz galam stipru. Ja saka šodien, ja jūs viņam balsi dzirdēsiet, neapcietiniet savu sirdi sarūktinājumā. Un tas ir tās durvis, kad mēs varam atvērt savu sirdi sarūktinājumam, domāt, tas nepiepildīsies, es to nevarēšu, es to nespēšu, vai tu šodien kaut ko iegūji. Ne, tu varēsi, tu spēsi, ja es teicu, es tev esmu izredzējis, es tev esmu aicinājis, es tev esmu izglābis ar svētu aicinājumu, Halleluja, devis savu vārdu, devis garīgos ieročus, un kā Pāvils saka, es sevi norūdu, lai es pats netiktu atmestams, paklausot Dieva vārdam, vai tu vari teikt amen. Un tāpēc, lai Dievs tevi svētī šajā dienā, lai Dievs tevi svētī šajā ceturtdienā, ja tu esi draudzē, dodies uz draudzi. Dodies, ja tu esi tālumā un ja tu nevari, pieslēdzies šodien tiešraidē River Ventspils, par lūkšanu, kas rezultātu atnesīs tavā dzīvē. Alleluja! Un šodienas šī tēma būs ļoti noderīga arī priekš vakara. Lai mēs nekļūtu tik viltīgi, tik ienaidnieka pārņemti, tik daudz fokusēti uz sevi, kā Dievvārds saka, ka daudzos izzudīs šī mīlestība, šīs patiesās slāpes. Es vēlreiz gribu atkārtot, kad kristieši, te ir rakstīts cilvēki, bet kristieši būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, nodevēji,
pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, mīlēdami savu iekārtošanos, savu parādīšanos, nu redz kā es, nu redz kā tagad es, nu redz kā tajā darbā mani tur neviens neievēro, bet nu redz kā es tagad dabūju caur durvīm vai caur kukuļiem, vai ne. Redz kā es, redz kā man jau mācītājs, ne, viņš jau laikam grib man turēt ciet visu laiku un nekad nelaist vaļā. Garīgo vecāku mērķis ir tevi piecelt un palaist. Aleluja! Un tāpēc, lai kas tas nebūtu, tu pieņem šodien lēmumu, ka šis gads ir Dieva pārdabiskā gads, ka šis gads ir atvērto durvju gads, ka šis gads ir atvērto kontaktu gads. Un kā es arī otrdien lūkšanās teicu, no 1. Samuela grāmatas, 1. nodaļas, no 6. panta līdz kuram tur 16. bet 8., 9., 11., kad šis gads tika salauzts, kad Anna lūdza pēc bērniņa, un kas gadiem atkārtojās, jo viņa 11. pantā 1. Samuela grāmata, 1. nodaļa, bet 11, ja, viņa darīja darījumu, viņa slēdza solījumu ar to kungu, un viņa veica šo darījumu, un Dievs viņu varēja svētīt, jo Dievam ir plāns tavai dzīvei. Dievam ir visas svētības, kas tev un man ir vajadzīgas, bet Dievam vajag to mūsu sirdi, to mūsu lēmumu, lai mēs varētu būt nelokā, lai viņš var vairāk un vairāk uzticēt finanses, savu godību pludināt caur tevi un mani, atvērtās durvis, lai viņš var pavērt, bet vienmēr tas prasīs nodošanos, vienmēr tas prasīs izkāpšanu no laivas un paļauties uz viņa vārdu. Āmen! Un tāpēc svētīts te šodien, lai Dievs tev bagātīgi svētīgu tev šodienu, ja? Un katru dienu, un tiksimies rītdien 12. Es nejūtu, ka man tagad būtu īpaši par kādu jāizlūdz, pirmīt es aizlūdzu svētā gara vadībā, un kā Dievs sūtīja savu vārdu, viņš dziedināja viņus, viņš atbrīvoja viņus, un tu šodien dzirdi vārdu, tu šodien esi sakustināts, tu šodien esi mīlēts, tu šodien esi svētīts, āmen, vai tu šodien ko ieguvi, vai tu šodien ko saņēmi, caur to, kā Dievs lieto mācītāju viņu, un mīlu tev Kristu, un turpinam uzvarēt raksti lūkšanas. Man ir kladīte, tieši kas ir partneru kladītes, jā, kladīte, te ir jau saraksti, par ko es lūdzu, kā es pirmīt teicu, par katru partneris lūkšu nedēļā reizi, jā, atsevišķi, un pateikšos kungam par viņu, kas ir gan veselēs. Vakar bija brīnišķīga pļauja, milzīgi liela pļauja. Tas bija vienkārši prātam neaptveram, ko Dievs darīja, un kā viņš svaidīja savu vārdu caur svēto garu, un kas sēd veselēs, kas sēja un saslēdzās kā partneri, ikmēneša partneri, un sēja Dievu kalpā, dodot glāzi ūdens pravietim, lai tu varētu saņemt no tā, un tās ir pilnīgi citas mācības, un vienu daļu es sestdien jau dalījos Bībeles skolā, un varbūt, ja kungs gribēs, es šo sestdien drusku dalīšos, ko nozīmē būt partnerim un kā tad saņemt no Dieva vārda, ja? Tā kā, lai Dievs tev svētī. Kungs, es pateicos tieši tagad par ikvienu, es pateicos, ka tavu uguns nāk, kungs, ka tu iegravē to vārdu, katrs sirdī, un Tēvs, lai katrs, ieskaitot mani, ir spējīgs pieņemt to lēmumu, iet šajā gadā, dzīvot uzvarā, un kungs, ka tu šogad darīsi dzīvus savu vārdu apsolījumus par katru ticīgo, kas tagad skatās, par katru ģimenes locekli, par katru bērnu, un es pasludinu, ka šis aplis, šis, kā saka, sirklis, tas aplis gadu no gada var tikt salauzts Jēzus varenajā vārdā, caur viņu paklausību un caur viņu lēmumu pieņemt to darījumu Jēzus Kristus varenajā vārdā. Āmen. Un tas tev ir jādara pašam, tas tev jānolem pašam, es nebūšu uzpērkams, es nebūšu nopērkams, es nepārdošos ne par naudu, ne par posteni, ne par mikrofonu, ne par amatu, ne par ko. Es neatstāšu draudzi vai es neatstāšu dažādas
vai es atstāšu kādas grupiņas, kas ceļ manu godu un manu neveselīgumu audzē, bet es būšu radikāls un nodevies tajā vietā, kur es esmu var tikt iestādīts, un lai es varētu dziļi iesakņoties, un lai mana dzīve un tava dzīve nestu augļus. Amen! Un ja tu saki jā, un ka tu to gribi, tad uzliec man ikšķīti, kungam, nevis man, ikšķīti vai uguntiņu, ka tu izvēliesiet tālāk. Amen! Un tad mēs varam tikties rītā. Vai būs kāds, kas vēl uzliek ikšķīti un teiks, kungs, es iešu, mācītāji viņa, māci mani, runā uz mani, lūdz par mani, iestājies par mani. Labi, esiet svētīti, tā kā prieks Mairitu redzēt, Sarmīti un kuri vēl te ir pieslēgušies, lai Dievs jūs bagātīgi svētī un rītā uz 12. tiekamies. Atā, nu un kādiem šodien ir iespēja tad pieslēgties kaut kur bez 15.7. caur tiešraidi River Ventspils lapu. Vakar dievkalpojums. Atā.